mūžu līdz. Savu pēdējo izlaidumu Bārbels pamatskola piedzīvoja 2012. gadā, pēc šodienas skolā atkal valda satikšanās prieks. 58. gada absolvences skolas gaitas uzsākušas Bārbels vidusskolā, bet absolvējušas jau pamatskolu, un tas iespējams arī bijis liktenīgais pagrieziens skolas vēsturē. Tie skolnieki, kas te Bārbelē mācījās, tur bija gan no bārbelieši, kurmenieši, bija pat tur no pavisam tuvu pie Skaistkalnes, kas dzīvo, un tad kaut kāda apsvēruma pēc vai telpu ziņā vai pedagoga kadra ziņā, es nezinu, tika pārcelts uz Skaistkalni. Bārbels skolas ēka celta 1871. gadā no vietējo saimnieku saziedotiem būvmateriāliem un savu atrašanās vietu nekad nav mainījusi. Skolas 145. jubilejas viesi gan sevi šodien lielākoties sauc par rīdziniekiem, tomēr joprojām ir skeptiski par uzsākto mazo skolu reformu. Protams, jāņem vērā tā reālā situācija, un tas ir neizskatās diezgan spoži, bet noteikti kādai jau jābūt. Nevar būt tā, ka viss ir ciet un tagad bērnus vedīs tikai uz lielajām pilsētām. Tā noteikti nevajadzētu darīt. Šīs skolas programmas jau ir tik pārsātināts ar visu ko, ka bērni jau mums ir nervozi jau bērndārza vecumā, un ja vēl aizvērš šīs skolas un būs bērni jāved daudzus kilometrus, tad es domāju, ka arī neko mēs labāk nesagaidīsim. Iedzīvotāju skaits Bārbelē jūtami esot samazinājies pirmos 2 gadus pēc skolas slēgšanas. Pašreiz pagastā deklarētie 800 iedzīvotāji, tostarp ap 80 pamatskolas vecuma bērnu. Tikmēr skolas ēkā darbojas muzejs, notiek jaunsargu un zemesargu nodarbības, un kamēr vien ieradīsies kāds absolvents, ik pa 5 gadiem tiks atzīmēta arī skolas jubileja.